Sveicināti, mīļie interneta tīkla skatītāji! Un šodien mums ir mūsu studijā Raimonds Rozenfelds viesis, un mums bija nevis šodien, bet vienu dienu mums bija brīnišķīgs atgadījums. Bijām Norkalu nometnē, un sagribējās uz toleti, un Raimonds bija atbraucis ciemos. Iegājām tajā mājā, tā māja ir liela, diezgan, un tur bija tolete, ar zīmīti sieviete un vīrietis kopā. Un mēs domājām, es pirmais, viņš otrais, kā jau parasti, vai nu ir divi podi, vai nu pisjārs ir, un mēs ieejam iekšā un konstatējam, ka tur ir viens pods. Es, protams, pienāku, kā pirmais ejot pēc inerces, pienāku pie tā poda un ieraugu ļoti šausmīgu skatu. Milzīgs, tāds sūdsgodīgs. Runāsim kā ir, tur nav ko slēgt. Šausmīgs, vienkārši esmu ieraudzījis, es biju šokā, es vienkārši atgriezos, spiežu to pogu no savu ūdeni, laižu to ūdeni, bet viņš negrimst. Viņš negrimst. Es viņu mēģināju noslīdzināt, bet viņš noslīgs un uzspēlda. Un es vienkārši čurāju, nokārtojos, un es teicu Raimondam, ka tur ir šausmīgs skats, es saku, varbūt viņš labāk grib uz citu toleti vienkārši iet. Es saku, tāds smirdīgs, pretīgs kluss, saku, nolikts ir iekšā, es saku, nevaru viņu nolaist ūdens, neslīdsim viņu nos, es saku, tas ir šausmas, es saku, labāk viņam to neredzēt. Un es nokārtojos, vienkārši, man bija reāla trauma vienkārši, es izgāju ārā no toaletes. Lai tālāk izstāsta Rozenfelds, ko viņš tur bija redzējis. Es pēc tam arī mierīgi nolēmu, ka vēlreiz jāpamēģina viņš noslīcināt, tad vēlreiz nolaidu ūdeni, viņš atkal neslīg, protams. Es absolūti par to nesatraucos. Tālāk nolēmu sākt to čurāt viņam virsū. Tad viņš ļoti brīnišķīgā veidā sāk dalīties un, protams, kā parasti vēl vairāk smirdēt. Es sapratu, ka viss ir kārtībā, ka viņš sadalīsies un pēc tam izdosies ļoti veiksmīgi noslīcināt. Viņš tur sāk dalīties, beigās sadalījās, un tad, kad otrais bija pats beidzis nolaid ūdeni, tad viņš, protams, jau bija krietni vairāk sadalījies, daļa viņa noslīka, pēc tam nolaid vēlreiz ūdeni, beigās izdevās noslīcināt. Bet tas ir galvenais. Galvenais ir tas, ka pēkšņi tiklīdz kā viņš tur smirdēja un dalījās, par man nāca atklāsme. Es sapratu, ka tas klucis nav vienkārši tāds klucis, bet tam ir ļoti simboliska nozīme. Un klucis īstenībā simbolizē reliģiju. Un reliģija pēc savas būtības ir tāda lieta, ka cilvēks ar pats savām kaut kādām spējām, saviem spēkiem cenšas sasniegt Dievu un izpildīt Dievu prātu un būt Dievam tīkams. Un ka tas šausmīgais, smirdīgais klucis ir reliģija. Un īstenībā tas, ko daru es ar to, kad saku priecājieties, dzīve ir brīnišķīga, Jēzus jūs ļoti mīl, lēkājiet laimes, ka mums vajadzīgs īstais patiesais prieks, kas nāk no iekšpus zāra kā milzīga kalnu upe, ka tas ir tas pats, kad čurāja tavu kluci virsū un tā reliģija, protams, dalās un šķīst kopā. No pareizām lūkšanām un Dievu slavēšanas. Un tā, ka viņam beigās vienreiz, otrais kārtīgi nolaiž ūdeni, tad tā reliģija pazūd. Un tāpēc, protams, sākotnēji, kad saka priecājieties, dzīve brīnišķīgi, loģiski, tā reliģija satrakojās, viņa smirna un uzvedās līdzīgi, kāds klucis arī tur uzvedās. Tā bija arī man atklāsme, ka reliģija, ka tāds šausmīgs smirdīgs klucis un ka nāk svētais gars, cireiz un pieskarās lietām un grib to reliģiju kaut ko izjaukt, tā reliģija sākumā trako un smird, bet pēc tam, ka kārtīgi svētais gars tur darbojas un cilvēki tam atļauti, beigās viņš tiek sašķaidīts, izšķaidīts svētā gara spēkā, tiek nolaists svētā ūdens virsū un viss, un tas pazūd. Un tad viss ir brīnišķīgi, tīrs, jauks un skaists un vairāk nav nekāda problēma. Tas ir pats svarīgākais, ko es sapratu. Tas ļoti svarīgi cilvēkam savā dzīvē izvairīties no reliģijas, lai nebūtu nevienam cilvēkam dzīvē tādas lietas, ka viņam kādas lietas viņa dzīvē smirdēti briesmīgi, kā tāds drausmīgs sūdu klucis, un tad viņš būtu jāšķaid, viņš smirdēt to briesmīgāk un viņa jāatbrīvojās. Svarīgāk cilvēkam savā dzīvē vienkārši, kristietim uzticēt pilnīgi visu savus dzīves sfēras Jēzum Kristum, piesaukt viņu kā savu glābēju un pestītāju, un lūk, lai Dievs atbrīvo no visiem kompleksiem, stereotipiem, aizspriedumiem, nepareiziem pieņēmumiem, ļaunprātībām un tādām lietām, no visas reliģijas, lai nepieļaut vienkārši tādas situācijas, jo daudz vienkāršāk ir tāda situācija un tāda smirdēšana vienkārši nepieļaut un sakārtot pēc sevis, nekā pēc tam cīnīties ar sekām. Tas ir pats svarīgākais, ko jebkuriem kristiešiem, visiem pāriem cilvēkiem savā dzīvē vajadzētu saprast. Un tā ir tā brīnišķīga atklāsme, slavu Dievam, kungam Jēzum Kristum. Priecājieties, dzīve ir brīnišķīga, galvenais īstais patiesais prieks gāstos mums uz iekšpus zāra kā milzīga kalnu upe. Un lai jūs būtu uzticēts visas dzīves sfēras Jēzum Kristum, viņš būtu jūs kā glābējs un pestītājs,
Tad jau viņš jūs vadīs un dos visas vajadzīgās lietas un izvadīs jūs no tādām situācijām, lai vienkārši tādas nevajadzīgas situācijas netiks pieļautas. Tas arī viss slavu Dievam. Es saprotu, galvenais ir nesmirdēt, ja? Protams, ja galvenais ir netaisīt liekas klučus un smirdīgus un pēc tam, lai viņi nesmirdētu, protams. Bet pats svarīgākais viss netaisīt. Ja viņi nebūs uztaisīti, tad arī nekas nesmirdēs. Tad viss būs kārtībā. Un ja arī gadās kaut kur kaut kāds gadījums tāds notiek, kaut kas izlien ārā, tad viņš ir pēc iespējas ātrāk jāsavāc, jānoskalo, pēc sevis jāsatīra, gaisam jāuztais dezinfekcija, lai viss būtu kārtībā, lai nebūtu nekāds nevajadzīgs smirdēšanas. Tas pats svarīgākais. Labi, liels paldies! Lai Dievs jūs sveitī, uz redzēšanos! Priecājos!